Nu, iesaka pievērst uzmanību tieši tai starta procedūrai. Tas ir tāds aizraujošs skats. Tā startē tikai skulteri vai klasa. Kas tur līdz nāk? Viena minūte līdz startam. 1 minūte. Nu, kā varam redzēt, tad šajā brīdī laivas tiek ielaists ūdenī. Pirmīt mazliet kļūdījos, protams, no paša posta nestartējā, tā jau ne. Tātad laivas pēc pēdējā minūtē tiek ielaists ūdenī, motori noslāpēti un starta brīdī būs tā saucamā uzraušana. Jā, tātad iedarbināsim motoru un startēsim. Ļoti saskanīgs komandas darbs, tā kā dziesmā tam jānotiek. Kā tāds gandrīz šaušana ar lielgabalu. 30 sekundes līdz startam. Uzmanību startam. Un starts, nu es teicu, ka tas ir ļoti iespaidīgi, jā, aizskarējās viens no ārējiem, Ēda manas atnieks aizskarējās startā, Viesturs Vācis izdev startu, bet, protams, ka Mārtiņš Berhāts ir turpat blakus, protams, viņam mazliet atšķirīgāks laiks, un Mārtiņš Berhāts otro startu numuru, protams, arī pirmais sasniedza pirmo beļu, Viesturs Vācis turpat blakus, tāds interesants dēls, mazliet sašķērējās šķiet lietuviešu braucējiem tur. Vilniečos un pavisam kā krasti. Un pēc izspriežot, Viesturs Vācis šobrīd ir savas klases līderis, atstājis ar sevis gan Lietuvieku Justus Gūzes 25. numuru un arī Vādi Ilstrēti ar 3. numuru. Tātad Viesturs Vācis 57. starta numurs šobrīd ir savas jeb OFC 400 klases līderis. Un, protams, ka Mēnels Sports Bauska grupas tur par viņu ilgšķi. Un tikai Maņģis Ratnieks arī ir piedabūjis dziesmā savu Alkobola 83. numuru un mēģina vismaz kaut ko saglāt šajā braucienā. Tikai Maņģis Berhāts, protams, ir nenokļāvams. Viņa ātrumā ir visātrākā. Nu, ko arī tā Rītapēja smaciņi rūt un gandrīz tā kā kādreiz motorgongās. Es domāju, ka tie, kas ir pazīstami ar, piemēram, motorsportu vēsturi pazīst, kā šādi smažā parasti rīcineļi. Pagaidām jā, tāpēc viņš atstāja. Nu, visticamākais, ka šie būs ātrākie 5 apriši. O-klasē arī jānobrauc 5 apriši, bet vienkārši redzat, ka ātrumi ievērojami lielāk nekā, piemēram, jauniešu klasē. Nebija tāda īsta apdzīšana, tad šīs laivas startē divās dažādās klasēs, bet tikām var secināt, ka Viesturs Vācis joprojām ir savas klases līderis. Gribētos teikt, ka gandrīz mazliet par šaubu šīm ātrumlaivām ir
Rotājs kanālā. Viss notiek tik ātri un strauji, ka nu jau grūti izsakot, kurš ir kurā vietā, un lūk arī finišs Mārtiņš Markovs nopelna pirmos 20 punktus šajā dienā. Justam Guzam būtu jāveic laikam vēl viens aplis, un tā tas laikam arī notiks. Jā, Justas Guza veiks vēl vienu aplis, 65. numurs. Arī Andru Kapnieka vēl mazliet pietrūks, bet mēs gaidām finišā Iesner Lāca 57. numuru. Rototies karjoks ir pavisam tuvu. Jā, ir. Un Iesner Lāca 57. numuru izcīna pirmos 20 punktus un arī savā komandā Mēnelis Sports Bausku šajā apvienotajā O klases braucienā. Nu ko, paldies skūteru klases pilotiem.